Jēzus mums nesolīja vieglu dzīvi. Jā. Viņš teica, ka jums būs ciešanas dzīve, un tas ir normāli. Jā. Sātans bieži vien saka, tu kaut ko esi nepareizi izdarījis, tu esi kaut kur sagrēkojis, un tas ir tev tā kā sods, jā, par to visu. Tas ir pirmais, jā. Neļaut Sātanam sevi nosodīt par to, jā. Jo Kristus ir teicis to. Tas nav tagad kaut kāds pārsteigums, jā. Kad viss tagad man būs ideāla dzīve kā pa sviestu. Nē, viņš teica, ka jums būs ciešanas, jums būs bēdas, bet viņš pie tā visa pateica, bet nebaidies, es esmu uzvarējis. Un es tev savu mieru atstāju, jā. Tur vēl citā rakstvietā ir rakstīts. Kad es vienmēr būšu ar tevi, jā. Es tevi nelaidīšu tavu roku. Pat ja māte tevi atstās vai tēvs, es tevi neatstāšu, jā. Un šīs ir tas mūsu apsolījums, pie kā mēs ļoti bieži skrējām, jā. Un līdz šim brīdim skrienam. Kad mēs saprotam, ir fakts, jā. Mums ir bēdas, pasaulē ir bēdas, jā. Bet mums ir vēl kaut kas vairāk. Mums ir apsolījums no Dieva, kurš nav cilvēks, jā, kas melos, jā. Bet viņš ir Dievs un viņš, kas saka, atbild par saviem vārdiem, jā. Un viņš te sola, ka viņš mums dod pārdabisko mieru, ka viņš mums neatstās, ka viņš vienmēr būs mums klāt.